Cīnos ar Seatu. 2008. gads, ļoti interesanta lieta. Panelī iedegās lampiņa. Praktiski tā, samainīja jau vienu centrālo komforta bloku. Nestrādāja labais pagrieziens kopā ar bremžu gaismu. Nenāca signāls no bloka. Samainījām lietot. It kā viss normāli, brauc ārā un iedegās lampiņa. Kļūda, nav atpakaļgaitas. Kas tagad notiekās? Skatāmies. Ņem atpakaļgaitu, dators ieslēdzu, ir 100%. Paiet 3 sekundes un atpakaļgaita izslēdzas. Izslēdzam, ieslēdzam. Atkal 100%. Lampa nodzist. Izslēdzam, ieslēdzam. Uz īsu brīdi, praktiski tur kaut kā tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6 sekundes, un varam redzēt pēc grafika, perfektina. Viens laiks. Tā kā būtu taimeris ielikts. Bet deg lampiņa. Ko mēs izdarām? Nodzēšam, aiziem uz bloku. Kodi. Jā, zaļņa hoda lampa. Nodzēšam kodus. Kodu nav. Tur arī nekas nav. Ieslēdzam atpakaļgaitu. Un hops. Pēc 5 sekundēm iedegās lampiņa. Un kods parādās, zils. Nu ko, ir vēl viens komforta bloks, mainīšu vēl vienu. Nomainīju vēl vienu bloku, neko atpakšanč karājās. Nu, ja ir kaut kāda minūte, 100% deg aizmugurē gaismas. Jā, tagad vēl ir ieslēgts arī. Tad ir pagrieziens strādā, bremze nospiesta un atpakaļgaita. Nu, ko pārbaudām visas pārējās gaismas, papildu arī lukturis deg. Un tad varbūt kā no 2 viens strādās.